Svētki ir skaists kopā būšanas laiks gan mums, gan mūsu četrkājainajiem draugiem. Neredz svētku iespaidā mēs tos palitinam ar kādu ēdienu, vai omītes lepas iedod kaut ko no galda, sevišķi suņiem, jo viņi taču skatās ar tādām žēlām actiņām. Un svētki ir tieši tas laiks, kad veterinārajās klinikās novērot dažādu vēdra-graižu problēmu uzliesmojumu. Visbiežāk tas notiek tad, kad apēd kaut ko no galda vai ir pārlieku liels ēdiena apjoms. Mēs cilvēku ēdienu pagatavošanai izmantojam dažādas garšvielas, eļļu, sāli un citus produktus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt dzīvnieku gremošanas sistēmu. Piemēram, pārlieku treknas ēdiens var kairināt dzīvnieku aizkuņu dziedzeri, kas var rezultēties ar vemšanu un akūtām sāpēm jeb spazmām. Savukārt pārlieku liels ēdiena apjoms var noslogot kuņģi, ēdiens var nesagremoties un dzīvniekam var rasties aizcietējumi. Joprojām notiek gadījumi, ka suns sagrauž kaulus, tie nesadalās, rodās aizcietējumi un dzīvnieks nevar nokārtoties. Kā arī notiek dažādu svešķermeņu apēšana, piemēram, sīkas, gumijotas lietas, dažādi eglīšu rotājumi. Sevišķi kaķiem, viņiem patīk tie saucamie eņģeļu mati, kā arī sīkas lampiņas. Tie mēdz tās graust un kaķa mēles anatomijas dēļ svešķermenis visbiežāk tiek norīts. Kā arī kaķiem patīk graust dažādas egļu skūjas, adventas vainagus, kas var traumatizēt barības vadu. Kaķiem tā ir salīdzinoši bieža parādība, jeb svešķermenis kuņģī vai tievajās zarnās. Svešķermeni diagnosticē ultrasonogrāfijā vai rengenā, un šādos gadījumos dzīvniekam tiek veikta diagnostiskā laparotomija, jeb svešķermeņa ķirurģiska izņemšana no vēdera dobuma. Ja ir aizdoms, ka dzīvniekam ir vēdra-graizes, kā piemēram spazmas vēderā vai vēders pūšās, tas gāzējās, tas staigā ar uzrautu muguru un nevar atrast savu vietu, tad var noderēt cilvēkiem paredzētie medikamenti, kā piemēram bērnu espumizāns un nošpa tieši vēdera spazmu mazināšanai. Ja dzīvniekam novēro vemšanu, caurēju vairākas reizes pēc kārtas, arī pēc ūdens padzeršanās, tad noteikti būtu nepieciešams vērsties pie veterinārā ārsta pēc palīdzības. Nereti dzīvniekam arī novēro tā saucamo dzīšanos, tas tā kā mēģina tupties, kaut ko izdarīt, bet tam īsti nesanāk. Tas var liecināt par vēdera aizcietējumu vai arī dažādu zarnu kairinājumu.